Domāju, pirmais ir smags darbs. Ja tu strādā, trenējies, tas tev nāk pretim. Un tieši pie tādām slodzēm, es domāju, lai nedabūtu tās traumas, tev jābūt vienmēr labā formā. Lai tās traumas nedabūtu. Jo traumas tu gūsi no tā, ka tev kaut kur tu neesi gatavs. Kaut kas pietrūkst. Tieši tā. Un par tiem lūdzumiem arī, tur varbūt kāds augšā stāv. Jo hokejā tiešām, jā, kad man bija tā sērija, kur es nebiju izlaidis spēles, tur, bija, katrā spēlē tur kaut kādu lūzumu dabūt, bet man, tos 4-5 gadus bija paveicies. Tas pirmais gads tajā zemākajā līgā ļoti palīdzēja, jo es ne valodu zināju, ne arī tā īsti pirmo reizi bija Amerikā. Tā fiziskā forma bija tik laba, ka man bieži tajā zemajā līgā treneris teica, nomēr neskrien tik daudz, bija pārāk daudz enerģijas, kas skraidīja pa visiem stūriem. Bet tas bija arī, gribēju varbūt parādīt. Es biju laimīgs par to, ka es tur esmu. Tad man bija vienalga, vai mēs uzvarām, ja zaudējam, bet, kas saka, es biju tādā laimē, ka es NHL spēlēju, ka, spēlēt mazākumā, kur man uzsējās tiem metienu bloķēšanu kaut kas bija tā, ka, tiešām es redzēju kaut ko, es tur nevaru tur rīpa apstāt, tad es nebaidoties gāju un krīt zemē. Jā. Ceļā rips. Tieši tā. Man vienmēr labas spēles sanāca pret Jāguru. Jo, pat tagad, cik es viņu skatos, viņam to ripiņu, kā ja viņam viņi ir, tad, Viņš viņu tur? Tur viņi, jā. No kā var izsast? Pasaka. Tur arī tur... Kur ir knifs? Tur nav knifs, tur ir kaut kā jājūt un tur kaut kādīgi vairāk ļaut viņam, lai viņš pa tiem bortiem ņemās, un atrast to momentu, kad to ripiņu var dabūt. Saņēmu piespēli zilo līniju un uzreiz uzmetu. Un bija ļoti smugs gols, tā ripa tieši ielidoja zem pārlekņa? Zem pārlekņa, jā. Es atceros vārdos vēl Tureks tāds. Jā, Tureks. Čeku vārdsargs, jā. Tā kā jā, tā ripa paliks atmiņā, kā pirmā spēle NHL, tā arī tie pirmie vārti. Katru vārdu, kurus iemet, ir īpaši. Ir īpaši, jā. Tas bieži nemet, bet tiešām, ka iemet ir tāds liels prieks. Kad es spēlēju, to pilnīgi par to nedomāju, kas notiks, ka man trāpīs, jā, ka var sāpēt. Pilnīgi. Jo kaut kādīgi vai arī ne jau tas, ka jāmāk, bet es jau arī nebloķēju ar plikām kājām un vienmēr cenšos būt tādā situācijā, ka jūt, ka man viņi kaut kur trāpīs. Vai pa kājasargi, pa biksēm, jā. Dažreiz ir momenti, ka tu tam neesi gatavs un tu ir tāds sajūta, ja trāpīs, tad būs. Mēs latvieši to savu darbu, attieksmi un vēlēšanos parādīt, mēs ar kaut ko varam. Tas ir vieglāk laikam izveidot, būt aizsargāties, kā saka. Ir dažreiz izsienonā brīži, kad domā, ko es vēl te ko es te vēl mokos? Tieši tā. Bet tas pāriet, tas tā, jo tas hokejs atdodam, visu savu sirdi. Ne visu dzīvi, pus dzīvi. Būtu jau liels prieks uzspēlēt mājās saviem līdzjūtējiem. Nāmo Rīgas sastāvā, bet arī visam ir savs laiks.